stāv liepa vārtu priekšā, kā Šuberta dziesmā dzied. Es apstājos, iešu iekšā, bet vārti ir cieti. Es apstājos liepa sēnā, sanbites, gaiss medēna salds, un jūlija vējā rēnā es klausos, kā liepa šalts. Gar drūvu, kas smaržo pēc maizes, ceļš aizvīs putekļos balts. Es nevaru aiziet. Es klausos, kā liepa šalts. Pie savas jaunības ciemos es šodien gribēju iet, bet laikam nav mājās nevienu, jo vārti ir cieti. No pagātnes nākotnē. Ruba. Ruba bija tur, kā saka, pie Lietuvas robežas, tūlīt aiz Auces. Vislielākais ciems un viss, jo Ruba bija dzelzceļa stacija. Stacija bija viena sajūšanas centrs. Ir jauniem, ir veciem. Pienāca vilciens pusdienā, atveda pastu, jaunie visi satikās. Bija bufetīte tur, ēda pīrādziņus, kafiju padzēra vai limonādi. Tur, kā gāja iekšā, bija bufete, viss bija melnā ozola kokā, jauna bufete bija. Arī robeža stacija bija domāta šitie, vai ne, ka bija tā, zolīdi bija. Un tiešām bufete smuka bija. Kā brauc Rīga jau smaržoja pēc kafijas un pēc citroņu apelsiniem. Iekšā bija zolīda leta. Leta, ka jau tāda pat bija kā Jelgavā. Nekā letai nebija nekāda starpība, visi žurnāli bija. Vilciens pienāca, atnāca, kā saka, jaunākās ziņas atnāca. Tur jau tad visi steidzās, it sevišķi jaunie, lai tur varētu sev parādīt, satikt kādu. Kā atved arī Rīgu, tad bija satiksme, Rīga Reņģe, tā bija satiksme. Latvijas laikā tā bija vienreizēja vieta. No Ezeres, no Kursīšiem, visi viņi brauca uz Rubu, iekšurp. Kāpēc? Tāpēc, ka te bija dzelzceļa stacijas un katru trešdienu bekona eksports iepirka cūkas. Zemnieks varēja pārdot, ko tik grib. Vācakot, kas zemniekam bija, visu nopirka. Gaļu, olas, cūkas, pienu, vācakot, visu kaut ko. Viss bija jāved uz Reņģes staciju, nekur nebija tev jābrauc, ne uz kādu saldu, ne uz dobeli, nekur. Vagoni bija, bet iekšā vagonā, vai ne, viss bija nosvērts, viss bija kārtībā. Uz tā klajā lauka notika tirgus. No rītiem, var sakot, kad atnāca praktinieks, tur bija ar preču, tas pasažiera vagons, tad no Rīgas brauca iekšā, uzpircēji, kontrabandisti, Tad, var sakot, olas, sviestu, gāļu, tītars, visu, ko pirka, var sakot, ar lieliem groziem pakoja un sievas tādas dūšīgas. Riktīgs tirgus, bet viņš nebija ilgi, var sakot, no rīta, kā tas vilciens kā pienāca, var sakot, 6 vai 7 vai ne, 10 viņš gāja, savāca, var sakot, to pienu, visu piena vagonu viņš atnāca, vai ne, to pienu to salika kreju un tās skanas iekšā un ved uz Rīgu. Reņģē bija liela samērā solīda dzelzceļa stacija, Reņģē bija, Rubā bija Reņģē, kā Reņģe sauc viņu, vai ne. Reņģe, Bēne, Glūda, Jelgava, uz šo līniju vislepnākās stacijas bija. Reņģes pirmā stacija bija maza koka būdiņa, ne koka būdiņa no ķieģeļiem tāda, maza mājiņa. Apmēram Reņģes stacija uztaisīja, ļoti ātri atveda kaut kur viņu no tāda pusgatavu no Jūrmalas. Forši bija iztaisīta, jauna zolīda bija, vai ne. Uz Rīgu mēs varējām aizbraukt 3 reizes pa dienu, 3 reizes. Līdz Aucē, līdz Jelgavai varējām aizbraukt 4 reizes pa dienu.
ar savācamo vilcienu. Pirmais gāja 5 no rīta, 5:02 minūtēs gāja uz Rīgu. Pusdienas vilciens gāja uz Rīgu un vakara vilciens gāja uz Rīgu. Tur bija 6 pārminieki, dežuranti bija. Kas bija jādara visiem darbiniekiem. No sākuma vajadzēja galvenais uguns, lai būtu. Vajadzēja visu nodzēst, aiziet visur prom uz gaismu, varam tur projām, kur bija jāiet. Pie viens pie meža, prom. Tas vajadzēja dzēst nost. Lukturs Jānis bija mājās, pārmijas vajadzēja izdzēst. Visur tur bija uguns iekšā. Lampiņas, petrolī. Akmēr bija jāsalēja petrolī, viss jāiztīra stikli, viss kas saka. Dzelzceļa stacija vispār jau piedzīvoja labus laikus, tad, kad bija te tas robežsargu punkts, tad, kad gāja vilciens uz Mažēkiem. Tad te kontrabandas gāja, te visiem, ka pienāca vilciens, viņi kāpa ārā, lai nevajadzētu tur kontroli iziet. Un tad te gāja tām paunām uz priekšu, uz apakaļ. Kādreiz tur, kur tagad auto stāvvieta, tur bija patrēd biedrībai liela gara noliktava. Tā rampa bija, te piebrauca, tu krāva mantas iekšā, viņi nodedzināja. Nejauši, uguns paspruka. Speciāli. Tur nekāda nejaušība nebija. Tur bija iztrūkums. Tā parasti dara takšu. Ka iztrūkums ir, krikts uguns klāt un nav vairs. Mēs ar māti braucām uz te Rubu, ka tur vēl grūzdēja kūpē. Tā taisīja to vilcienu, bet viņi neiztaisīja. Viņi gribēja to vilcienu aizvākt projām līdz pat rūpnīcai. Te vēl tas uzbērums, te vēl bišķi var redzēt, kuri. Galvenais jau patērētāju biedrībai, un tā uz otru pusi gāja tās sliedas ar kā aizstumties garā visam sastāvam pēdējā vagona krāvu tur nes iekšā. Viņi pie pārbrauktūs sadalījās. Tur brauca uz tas patērētāju biedrības veikals bija, kas nodeg, tur tam pieveda preces, un tur tāda bija, viņš tālu negāja, tur tāda uz kilometru varbūt. Bruģis sākās tur aiz skolas, tur sākās Bruģis. Un tad tālāk vēl bišķi tādi gabaliņi bija tāds smalks bruģīts, tāds akmeņu šķembu tāds. Bet bišķi tuvāk bija lielais Bruģis sākās. Tur gatām malām bija tādi, lai nebraukt uz to taciņu, kur cilvēks staigā, tad tur bija tādi akmeņi. Tos tur nodauzīja nost tos tādus izcilņus, tos akmeņus, kur varēja izrakt, ka ne, tad nodauzīja nost un tad plašināja to visu to būšanu bišķi. Kur te gar malām bija tāds nebruģēts. Un tad to asfaltu lēja visu. Cauri Aivaram iet uz pastu, Bruģis. Tur Bruģis ir arī. Bruģi akmeņi tiek viņi apauguši. Un Bruģis, man sakot, sākās te no pirms skolas un līdz pārbrauktuvei. Pirms pārbrauktuves beidzās un uz staciju bija zemes ceļš Dubļi. Tur nebija. Un tā vēl Bruģis bija tagad, kur tā sarkanā ēka, kur krogs un viss. Tas visa priekš ir bruģēta. Tur bija aptieka vienā galā. Augšā otrā stāvā bija ārsts, aptieka arī bija otrā stāvā. Apakšā bija patērētāju biedrības veikals. Te bija restorāns, bet toreiz trauca otrās šķiras traktieris bija. Tāda 10 kāposti, tāds viss bija, vai ne? Krogus, var sakot, dzer to. Un bija cietums. 2 kaceri bija. 2, jā, pareizi, 2 tādas mazas telpiņas bija. Latvijas laikā
ja saucā Umeņlaikā, bija brūzes. Kā oktobrī sāka, tā spirta brūzes gāja līdz apmēram līdz 1. aprīlim. 1. aprīlī, 15. aprīlī tā. Tā gāja dienu nakti, kurināja. Ārā stāvēja kartupeļi, tāda kaudzes, es te prasu deģim, cik te jums te ir. Viņš te zina, te man 500 tonu ir. Laukā zem plājas debesis. Es nekārtēju, sasaluši cietē nekas nav. Spirtam nekas nebija. Spirtam. Stērķeļa cekā bija sezona darbs. Kamēr bija kartupeļi, cik ceks gāja, kartupeļi izbeidzās, tos visus liekos palaiž vaļā, cik paliek tie, kas remontē. Tad mums to sāboļus deva. To sāboļus vairāk nevajadzēja, cik tur, es nezinu, tā laika, es tos gadus neatceros. Tad mums deva limonādi taisīt. Mēs korķējām limonādi, saved aparāts, mēs tā ar bija, darbs, maks, rokas sāpēja, kā traks, tās sišanas, tas pudeļs taisīt, vajadzēja iet ar rokām. Klankši. Sāka taisīt tādus kartupeļu makaronus, vai šis ir garus. Tos kartupeļus vajadzēja tīrīt, un tāpēc tā mēs attaisīja tos makaronus, un viņi žāvēja. Bija tāda milzīga pečka tur uzbūvēta, un tad mēs sievietes ar tur mums bija darbs. Tos makaronus vairāk nevajadzēja, tad mums deva sīpoļus žāvēt. Tas bija viss trakākais darbs. Ar rokām viņus vajadzēja nomizot, un ar rokām viņus sasmalcināt, un tāpat arī pašā pečkā bija tāds izvelkams, tāds, kā plāti tāds. Arī to sīpoļus. Kad tie sīpoļi izbeidzās, tad mums atveda āboļu žāvēt. Reņģes parks ir 54 hektāri liels. Riņķī Latvijas laikā apvilka dzeloņu drāts bija ar betonu stabiņiem, un 3 vārti bija. Centrālie vārti bija, pilsvārti bija un darba vārti tādi. Parkā ir barānu laikā iestādīti, viņi ir izauguši ļoti tādi koku šķirnes, kas Latvijā vispār ļoti reti sastopams. Un viņš šeit parkā ir, jo parks sev ir ļoti liels. Šeit kara laikā, jau skola no 45. gada, kara laikā šeit bija kara hospitāls. Un īstenībā šeit pārsvarā bija vācieši, bet šeit bija arī krievu tautības, jo tomēr tās kara darbības tajā laikā jau ļoti aktīvi šajos mežos notiek, jo arī šo baldienu mēs varam atrast gan dažādu veidu munīciju pārplikušo un tranšēs. Un šeit, kā jau kara hospitāliem, cilvēki arī gāja bojā, viņas arī vajadzēja kaut ko rakt, un viņas sapraka apkārt pilī. Un tad, kad jau nāca šie te visi atmodas gadi, un daudz lietas varējām atļauties un runāt un atcerēties, tad Sādokur tērpju kapi vācieši nopirka visu šo te laukumu, viņi izveidoja savu piemiņu kritušo vācu kapus. Un viņi arī braukāja pa visu Saldas novadu, jo ezerē parakstīja tomēr to paktu pa karu noslēguma daļā. Un šeit jau notika arī milzīgas šīs te cīņas. Un viņi arī brauca šeit uz Rubas apkārtni un izrādījās, kad skolēni padomju laikā, tas jau arī kolhos noteikti savu roku pielika, un kapi, kur bija kapi, kur šie kritušie, tika izveidots sportlaukumu. Slepenām ejām ir tā. Viena eja ir lejā. Tā ir tur, kur tagad ir remonta strādnieka materiāla noliktava. Tas ir pagrabs stāvā, aiz ģertuvēm uz priekšu. Man liekas, ka pirmā telpa ir tā. Ja tā padomā, ir tā. Ja, un tur bija tāds sienā tāds tā kā mazas durtiņas, tā kā caurums, kad mēs tur bijām. Un, protams, ka tur skolēni līda iekšā. Tā kā es vēl mācījos 6. klasē. Pirms manis jau tur līda. Un tad aizmūrēju. Un aizmūrēju tāpēc, ka domā, kara laikā tur bija Vācu armijas kara hospitāls, un domā, ka tur varētu būt arī kaut kādas mīnas un kaut kas vēl, un ka var notikt nelaime. Aizmūrēju ciet.
bija kaut kāda nometne skolā. Un es, protams, stāstu par spoku vestibilā, deg kamīns. Un visi sēž un klausās, un es tā paskatos kamīnā, un es pēkšņi ieraugu sieviete bālu seju, matiem gariem un sveci rokā. Es skatos vēlreiz, domāju, tā nevar būt. Un es tagad sāku stāstīt, ka pie mums šodien, es vienkārši variēju. Un es saku, un pie mums šodien ciemos ir atnākusi pati baronese. Jūs viņu varat redzēt, ka viss no tā kamīna nost, un tagad skatās. Un tajā pašā laikā, kad es to sāku stāstīt, tur maliņā uz krēsla sēdēja skolotāja Inita Volberga. Viņa arī bija pie viņiem. Un viņa saka, es tajā brīdī domāju, nē, tu vari fantazēt. Bet, ka tu kaut ko tik traku vari fantazēt. Bet es tik reāli stāstu, ja? Jūs redzat, viņas tumšie mati bālās seja. Jā, es teicu, un jūs redzat, paskatieties, viņai sveci. Tur var redzēt liesmiņu it kā tādu. Un tie bērni skatās un visi saka, jā, redzat, jā, tur patiešām, bet es patiešām redzēju. Es taču nevaru izstāstīt, ja tur nebūtu. Tik traki es neesmu. Līdz arī nostāsti, ka kalpi, tā kā jau baronese devusies gulēt, ir zagušies ārā, jo zirgstāls, tā kā zirgu puiši bijuši, kas ir ļoti zemi bijuši. Viņa kalponēm pils nemaz tā nav varējuši satikties. Bet tur ir ļoti daudz skaisti puiši bijuši. Un kalponīts dabīgi bija sieviešu kārtas. Un te viņi visi ir mokuši pa klusu ārā. Tā baronese noskatījušies, kad lampa ir nodzis uz baronesē. Un devušies satikties tur, kur bija šis te dīķis. Un tur pa tiem krūmiem, tur tie randiņi bijuši. Bet baronese paklusiņo, tā kā viņi domājuši, kad viņa guļ. Viņa paklusiņo ir devusies uz dīķi, viņai tur bija laiva. Un viņa tajā laivā iesēdusies un klusām peldējas pa to dīķi un skatījusies, kur tas, kas ar ko tur satiekās, kurā vietā, un lai no rīta atkal tur viņas strostē. Lejā pie dīķa, tur, kur ir jānostājās pie tā un jāskatās uz aleju. Bet ir pilnmēnesim jābūt. Un tad pirmkārt dzird, ka tas ūdens tur tek lejā. Un, ja skatās uz aleju, tur starp kokiem, tur tā klusumā lielā, tur zirgoties nevar, ja? Tad redz, ka peld laiva, laivā stāv baronese baltā tērpā. Un atkal, ja es to būtu redzējis tikai viena, tad varētu teikt atkal manas izdomas. Bet mums bija mākslinieku nometne, es nezinu, pirms cik gadiem, pirms daudziem, pirms 7, Saldus mākslinieku nometne, bērnu nometne. Un bija pilnmēnesis, un es šito stāstīju. Un viņi skatījās, un viņi, redz, kur ir. Un liekas, tā laivas līd tuvāk ar vienu. Un tas ūdens līst, un varbūt tas sakarā ar to ūdeni. Un varbūt, ka tā ir gaismas rotaļa, es to nevaru pateikt. Bet skatoties tajā tālumā, redz, ka tā laiva tā lēnām brauc, un baronese baltā tērpā stāv. Un šeit bija atbraukuši arī barona von Nolkena mazdēls. Pagājušajā vasarā viņš svinēja šeit savu jubileju. Un bija ļoti interesanti, ka viņi ieradās no Spānijas. Moska meitenes arī noteikti atcerās. Jā, mums bija vesels notikums tas, viņas var pastāstīt, jo arī viņa tradīcijas ļoti, ļoti atšķirīgas. Un viņi šeit bija atbraukuši. Un atbrauca svinēt jubileju ar domu, ka šeit ir tikai drupas. Un tad, kad viņi izkāpa ārā no busiņa, viņi tik ļoti bija apjukuši pirmkārt bērns ieraugot. Un otrkārt, ka tā grandiozā pils, kas viņiem tā kā tik nostāstos, ir saglabājusies. Un viņi bija ļoti, ļoti priecīgi. Un viņas ļoti priecēja, kad viņu dzimtas īpašumā ir skola. To viņi uzskatīja kā tādu svētību savai dzimtai. Rozes skola ir pirmā ministrijas skola Latvijā. Tad īstenībā ir ļoti slikti, ka tā atrodas tagad tādā stāvoklī. Tur būtu jāiekārto muzejs, skolu muzejs vai kaut kas tāds. Jo, es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Tā bija visādi skolas pie muižām un visādi tādi, bet tā ir speciāli celta kā skolas ēka. Un tā tad pirmā valsts skola, ministrijas skola, tāda laba līmeņa skola Latvijā. Tas tāds kapitāls un šitā te cilvēki kā cīnījās ar to, lai to skolu uztaisītu. Te viens, protams, citos vecāks vēl par manīm, tas jau daudz vecāks, kas sen ir, kas to visu virzīja, kas to visu izdabūja. Nebija jau brīvu, nebija jau līdzekļu, nebija brīvu nekādu tādu taisīt zenišu.
viņš nebija jau kaut kādīgi lielām grūtībām uz to Ļeņingradu tika un dabūja to atļauju, kad ļauj celt. Tas jau bija viss pakļauts Krievijai taču tajos laikos. Un tad dabūja to atļauju celt, un tad viņam, vai tur kādi līdzekļi bija, vai kas, es tur tuvāk neko nezinu, bet tā tik dzirdēja, ka tāds gājiens bijis ir. Ka viņš izcīnījis to, lai tā skola būtu. Nu, beigās ietaisīja vēja motoru, lai pumpēt. No sākuma jau ar rokām vajadzēja pumpēt. Un tad ietaisīja to vēja ģeneratoru, tad viņš pumpēja ūdeni. Augšā bija rezervāri, un tad bija krāni vispār. Nu, te jau šita redz, te jau tikai 4 telpas lielās ir. Te bija 1 klase ar ēģelēm, te bija skolotāji dzīvošana, te vidū bija ar 1 klases telpa, tad te bija kancelē, un tad tur bija. Nu, kad viņi ieslēdz, tā viņi pagriež pret vēju, un viņš vienkārši tur griezās, un gājiens kaut kāds tāds bija, pumpē tikai. Nu, tā viņš piepumpē visu lielo rezervāru. Citādāk vajadzēja kādu stundu pumpēt ar rokām, tur apkopējis. Te pašā galā bija 1. 2. klase, augšā, kur varēja izņemt sienu uz sētas pusi, un tad viss lielā zāle, kā taisīja to kādu izrīkojumu vai kas, jau Ziemassvētki vai kas, bet tā to koku sienu ieliku, un tad otrā pusē te jau bija, augšā bija zēnu guļabīnes staba, es jau tur gulēju skolā, es jau nenācu uz mājām. Kāpēc? Tas jau tepat tās ir. Kā... Nu, tik tālu, tik tālu tas bija. Tur bija internāts, tas internāts, tu gulēji pa naktīm. Te jau māja nenāca. Pīndienās vēdus projām bērnus un, kurš gribēja, ienāca mājā, kam tuvāk mājas. Skolā bija no rīta, bija pirms stundām lūkšana, roz skolā bija ērķelītes. Tās pa spēlē vai skolotājs Ilīt vai skolotājs Frits Cers. Pirmā jau tas skolotājs Frits, tais vēl maza bija manas māsītes, gāja skolā. Tad bija liels orķestrs, roz skolā, stīgu orķestrs. Un tad bija samācīja tur mandolīnas un violas un kādi vēl tie instrumenti. Es jau biju tas muskants, ka bija pēc vingrošanas stundā. Es jau spēlēju to mandolīnu. Skolā bija tāds tumšs gaitenis, un tā viens gals bija aizmūrēts, tur nelaidi, tur kā tur negribēja tie saimnieku dēli, tur, ka iet ar tiem kalpu bērniem kopā. Un tad to izlauza un aizgāja uz skolu un bija viss kārtībā. 3. stāvs jau arī bija, 3. stāvā tur bija valdnieku darbnīca un vēl dzīvokļi kādi bija. Kuriem ir daudz. Es jau viss jau daudzījās te par bēniņiem un augstu. Pati pirmā baltā skola bija Dražinska mājā 29. gadā, pirmo reizi. Tur nebija, var sakot, nebija skola, tur Dražinsks pats dzīvoja. Uz upes puses 2 istabas bija skola, 1. klases. Pirmā, 2. klasīte bija 1 istabā, 3. 4. klasīte bija 2. un vairāk nekas nebija. Un tad pārcēlās uz Balto skoliņu, tad bija Baltā skola, tad tur bija skola kā skola. Balto skoliņu noteikti, kā tagad moderni teiktu, bija, viņi tā kā bija uzbūvēja viens,
Nu, viens Latvijas armijas karavīrs uzbūvēja, nu, Visman Jānis tāds, uzbūvēja tādu bija. Un mēs tie mūsu bērni bija saspiesti, tā kā siļas smucā, vai ne? Tanī skoliņā. Mums skaitījās pirmā pakāpes pamatskola, mēs arī bijām kādu 120 Rūbā bērnu. 120, bija 4 skolotāji. Klases bija 1, 2, nu zin kā bija senāk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 klase bija. Un skaitījās pirmā pakāpes pamatskola. Tā baltā skoliņa, tā bija mana visu laiku bija. Un tad kara laikā mēs vienā privātmājā bijām. Nu, un beidzamos gadus mēs Pilē bijām. Tad tur bija skola. Te jau sāk iet tajā Baltijā skolā. Un tad kara laiki. Krievs ienāca 40. gadā. Atceros. Puišās jau bija. Vācieši 41. Tātad Mesijas. Skolas nekādas prātīgi nebija. Zirnavas mala Latvijas laikā, arī vācu laikā mala, viņas strādāja. Un viņas, var sakot, pēdējā laikā viņas izlaupīja. Izlaupīja. Viņas gāja, un viņas izlaupīja tīšā prātā. Var sakot, Melders nomira pats, un ļoti interesanti viņas bija būvētas, ļoti interesanti. Apakša bija tukša. Varēja braukt ar zirgu cauri, tur vienas durvis otras, un gar malu kāpnes bija. Un no pirmā stāva bija baļķis. Saprot? Tik resnis kā šitā krāsa, tāds bija, točna. Un viņš viens gāja līdz augšai. Saprot? Līdz pašai augšai. No kurienes bija atrast tā, Latvijā tāda es nemaz nezinu, pat tāds koks var būt, ka šitāds bija. Un reko toreiz bija gudrība, spēks. Ārā bija izvēlts lielais dzirnakmens blakus dzirnavām. Un mans vecais tēvs tur sēdēja un raudāja. Man arī tagad jāraud, tāpēc, kad viņam bija jāraud. Es toreiz nesapratu, kāpēc viņš raud. Lasīja puķītes. Nu tā. Tā bija. Viss jau iet savu gaitu. Jaunībā jau to ir vieglāk pārvarēt, ja nāk kādas pārmaiņas, jo tev daudz kas vēl ir priekšā. Vectēvs neko, bet kaimiņu vectēvs Nābelis, vecais Nābelis. Viņš esot bijis atnācis uz mūsu mājām un sitis sev pie krūtīm un teica, kāpēc man ir jālūdz, lai mani uzņem kolhozā? Kāpēc man ir jālūdz? Viņš bija stiprs saimnieks ar diezgan lielu zemi un tā, kārtīga saimniecība viņam bija. Bet viņam bija jālūdz, lai viņu uzņem kolhozā. Pirmā baznīca bija iekšā Rubas kapos. Var sakot, no baznīcas, nekur tagadējā baznīca, ja, nākiet šurp uz kapiem. Jūs atnāksiet tieši, var sakot, uz tur vēl tā sabrukuši tā kapličs tie vārtiņi ir, ja. Vot, tur bija smuks celiņš. Var sakot, celiņš iet uz priekšu, ja, un celiņš daļa, nu viens tāds, par kreisi, nu kādi 3 metru no tā kapličs priekšs, ja.
Tur bija vecā baznīca. Koka baznīca bija. Es nezinu, vecā māte teica, vai viņa nodega kara laika, Pirmā pasaules kara laikā vai kas. Viņai altāra akmenis ir vēl tagad šodien ar visiem gadu skaitļiem. Baznīca jau ar tā, viņa nav likvidēta kaut kādi jau tur mūri, tur sāka pa kara laiku, tur ardīt, cits gribēja ķieģeļus, ko tur ņemt, bet tie jau bija visi, kā viņi mūrēti bija ziedoti, tur tādi no gabaliem bija mūrēti tur. Tā baznīca bija diezgan saglābta pēc kara. Viņa diezgan labā stāvoklī bija. Un tomēr nevarēja noturēt. Mums bija tāds dūls priekšsēdētājs te, Bērziņš tautas kolhozā, viņš tāds bija. Es ar viņu dabūju ar kopā strādāt. Un, vecākot, zini, solīja runa bija, kad atjaunos un to vajag, un tur neko nevajadzētu darīt. Lēšu tūms, un no laižuvas izlaupīja visu, vai ne? Bija tur piemiņas plāksni, Pirmā pasaules karā kritušiem, bija tur kā 24 vārdi iekalti, bija marmora baltā, bija tāda forša, bija. Viss izplēs ārā visu, un lēši ļoti nekaunīgi bija, zini. Kad es te atnācu, jau baznīca bija sabombardēta. Baznīca nebija. Un pēc tam tika noorganizēti pa visādām mājām, kā tās kapeles bija, vai ne, un klubā pat bija. Es nevarēju iet, vai ne. Vienā vakarā, sestdienas vakarā klubā ir balli, un svētdiena ir dievkalpojums. Kas tā pa jēgu, Un kad gribēja to baznīcu nojaukt, tas bija kolhoz laikā, jā. Atbrauca nauds, kas gribēja pirkt to baznīcu, tā kā ķieģeļiem tikai. Nevar nojaukt. Tā kā vecs sieviņš teica, redz, Dieviņš arī zina, ko var jaukt un ko nevar. Neļauj jaukt. Te redz, ceļš ir gājis pa šejien tur. Te bija mājiņa, ziņesis, dzīvoja uz tos akas. Mēs esam kādreiz sēdējuši. Šitādi tagad ir kā pagasta māja izskatīs. Taisa, to. Ļoti vienkārši bija. Tā 3 telpas bija Rubas pagastam, ne? Iet iekšā bija no sarkans ķieģeļa klons bija. Pirmāk iegāja pagasta valdē tur bija grāmatvedība, bija pagasta darbvedis, senāk sauca darbvedība, bija darbvedis, bija sekretārs, bija pagasta. Zinesis pagasta dzīvoja pretīm, tur zinesim bija zirgs un 1 hektāra zemes bija kaut kas. Pabrauc gar veco baznīcu drusku uz priekšu un tur iet par kreisi roku ceļu iekšā. Tur jau tālumā redzam tādu lielas liepas. Pabrauc tai mājā garām, tā jāskatās te kaut kur. Tās mājas kaut kur tur jāskatās, ka nepabrauc, ja ne tā, griežoties atpakaļ jāskatās. Kaut tur neies kā ceļš. Tā izaudzis, jau. Neiet kaut kur ceļš, neiegriežās, ne. Vēl negriežās. Tajā pusē. Mums vajadzētu būt ceļiņā. Vienalga kaut vai aizaudz, bet jābūt ceļam. Vēl uz priekšu vēl te nav. Tāla varbūt var. Jā, vai tas ir tas īstais? Jā, tas ir. Jā. Vai, Tirņās pēc cik gadiem tas, pēc 44. gadā, kā te pa šo celiņu brauc, toreiz jau mašīnas nebija, viss jau ar zirgiem. Varbūt tie mācītāji, kas no Rīgas kaut kādi, varbūt kādreiz brauc. Skaidrs, tur baznīca bija.
nu, koka būvēt. Mēs to gājām katru Ziemassvētkus. Batis dzīvoja te blakus, kur tagad dzīvoja kaimiņš. Vācieši, laikam, izplēs un Krievi nosvilināja. Vācieši izrāva visas labās dēļas ārā. Nu, koka dēlē bija būvēt, nes uz mežu. Viss taču nodedzināja. Viss šķūs mums nodedzināja. Bērnības atmiņas. Kaut kādi muzikas instrumenti bija, no to es neatceros, kāda te bija. Es zinu, ka dziedāja koris bija, soliste tāpat bija. Un liela draudze bija, tiešām liela mums. Visapkārtēji. Sabrauca zirgeņi pie tās baznīcas, toreiz jau mašīnas reti kāda. Mēs tāpat pie kaimiņiem kopā zirgi sasēdamies. Visas bērni sasēdinājām, veda mums tur. Šī dziesma uz lejšiem alu dzert ir radusies šeit. Jā, te zem šī paša kastaņa bija drusku lielāks galds. Te bija sabraukuši muzikanti ar manu brāli, vesels bars. Vienkārši atpūsties. Kaut kur pa ceļam no kāda koncerta braucot. Brīvas dienas ir, nu, brauc te. Atbrauc te. Tikmēr visi te lustējās un darījās. Aiziet uz upi peldēties. No mūsu krasta šitie visi un no otra krasta lietuvieši. Kas tie tādi? Ko tie tādi? Ej, čau, tie nesaprot. Neko. Un tad, neko, nekas jau tur nenotika īpaši. Bet viņi nebija sapratuši tie atbraucēji, ka te tik tuvu ir Lietuva. Ka otrā pusē upē ir Lietuva. Nu, un tad tur tā bija ņēmušies tik sirsnīgi, ka beigās iznāca dziesma uz lejšiem audzēt. Jāiet uz lejšiem audzēt un raiba par kūķu dārzu. Goš vindas iet vīriem galvas, 107 brāļi bungas. Ilba bija ļoti bagāta ar cilvēkiem. Taču traktori no rīta dūca, mašīnas brauca, cilvēki brauca uz darbu, tepat mehāniskās darbnīcas, es atceros. Tad ir mūsdien pilns ar vīriem, ar sievām. Nu, šita pat ceļa daļa, ka es tā atceros, vai ne, te taču nevarēja mieru rast. Mieru rast. Nu, nekad jau nav bijis tā, ka cilvēks te dzīvotu no maizes vien. Vienmēr ir bijis kāds, kam gribas dziedāt, dansot, sportot. Nu, drusku vairāk par to ikdienu. Skolā ir labi skolotāji. Mums bija pašdarbība baigi spēcīgā. Mums bija deju kolektīvs 8 pāri. Un mēs saldu braucām, Aucē braucām, Bukaišos uzstājušies, esam Mužeikos uzstājušies, Ezerē, Pampāļos, Kursīšos, ko mēs neesam uzstājušies visur. Kultūra dzīve, jo toreiz bija tiešām plaša, bija dramatiskais kolektīvs, bija koris. Es jau piedalījos vienā vai otrā. Katru sestdienu bija balde Rubā. Nu, katru otro noteikti bija. Zaļumballes bija un vai ne. Un bija jaunaucnieki brauca, vadaksnieki, ezernieki brauca, zinu. Vai dieviņi bija cilvēki, tā kā ļurkst bija, cilvēka ļurkst bija. Toreiz bija tāds dušīgs, tas policists. Tāds pamatīgs. Tas kaušuds paņēma katru sasit kopā, pamet prom un eita mājā. Iestagāvēties. Es zināju, ir saimnieku vārdu, uzvārdu, tēvvārdu zināju. Pat zirgiem es zināju vārdus, vai ne? Tak sprost rīklē. Bet tu gribi no sādenēs pudeles? Tak sprost rīklē. Nu kā tā varēja iest? Es nu, ne...
Viņi jau pie ruļļiem ir. Tagad jau runā, ka Latvijā rudas vairs nevajag. Nu, vai tad... Es ar Lāčos biju kādu nedēļu, kādus 3 apakaļ bija. Ka nevajag rudas maizi, nu ko tu mīļais Dievs, nu ko tad? Vācieši saka, jāiet ir rakt un ko, viņš neliekas nekas. Viņš kā bērdzā un dzirdi fāni, hoch der Eien fest geschlossen. Saproties, tad kāp nos, čaušu nos, šataro krūstu vajā, tad viss, tad viņas to šau. Nešaudu, jo nenosaudu. Kam liela eņģēdāji. Kaut kas jau tāds tur ir. Tad varbūt tas, ka cienāja devēstēņus kalpiem. Uzlēja virsū to brāgu, samais govis un ēd uz ceļiem krizdami. Uz ceļiem krizdami govis, jā. Metās uz ceļiem un nolaiza tā kā ar visām asakām, ar visām saprot tā kā, nu. Nu, tās mutes jāiztīrīja, bet tur jau vēl bišķīčinā vēl arī ir iekšā, nu, ka tad vīri vēl jāpaprovē, kāds ir, un beigās, ka nu tur vairs nu nekā nav, nu kā vīrs kāp iekšā, nu sāk slaucīt, atronās, ka tur viens kaķis dibenā guļ. Bija tāds resns, laulāja 70 un 80 gadu divas vecs tāds, un tie baznīcā vēl, ka šņilkst bučojās. Te ir? Tur ir. Bet visu laiku arī bija? Bija, jā. Ai, gudrinieki. Nu Rīgā starp citu baigi redzi, elektrība. Pirmo reizi mums tāds joks ir. Reti, kad ļoti maz.